Vai mēs varam veidot filmu? Mēs varam veidot vai dokumentālo filmu, kā, piemēram, es veicu šo pētījumu, satiek jūs, mēs saprotam, ka mēs esam brālēni, vai mēs varam veidot mākslas filmu, kurā, piemēram, mūsu spēlē aktieri, man spēlē kāds cits aktieris, jūs, Rasels, spēlē kāds cits aktieris, un atklāt, mēs esam brālēni. Jā, piemēram, varētu sākt ar etīdi, netīdi. Es domāju, ka tam brūlkām tur nebūs iebilkumi. Mēs jau viņam varam neprasīt, tas var būt mūsu projekts, jo mēs, tā ir gadsimts aktīvi, jūs piekritīs jau? Nē, labi, es atvainojos. Mēs varam arī netaisīt nekādas etīdes, nekādas kino. Es atvainojos, tas obligāti jau nav arī tā jādara. Mēs varam aiziet kaut kur iecert tāliņu kopā, braukt kaut kādā ekskursijā, pārgājienā, gulēt teltī, skatīties saulriet, iepazīt viens otru, lai mēs kopā sarastu, lai mēs būtu draudzeni, viņi ir žurnālisti, un nē, tiešām. Nē, vienkārši piedodiet tev, tiešām personu. Nē, tiešām. Tā doma ir tāda, ka mums obligāti nav nekas kopā jādara, bet es ceru, es paļaujos uz to, ka jūs varētu man mīlēt. Kā brālēnu, es varētu mīlēt jūs. Varbūt. Man ir tagad, ak, Dievs, es jums nepateicu, es tiešām jums nepateicu, man ir viena tikšanās vienkārši ļoti svarīga tagad. Es droši vien, kad tad arī tā kā lēnā garā došos un, jā, paldies Tom. Jūs varat varbūt atstāt man savu telefonu numuru, mēs varētu sazvanīties, sarunāt kādreiz kā tikšanos, paplādināt tos plādus un tā. Redziet, man ar tiem telefoniem tagad ir tā, ka es dodos uz to Manchesteru un tur ir, es esmu iepircis jau šito, to angļu karti un līdz ar to man tagad nav vairs bite un tad ir tā, ka, es esmu Rīgā šobrīd bez tā telefonu un tā, Tā kā bez telefona es esmu, jā. Varat iedot savu mājas telefonu, Bet jums jau ir ofisa numurs, jūs taču zvanījāt šodien jau, vai ne, uz turienu? Jā, bet ziniet, viņi jau tu var nebūt uz vietas, ja es varētu jums piesniegt mājās, es būtu vienkārši tā daudz ērtāk, un kāpēc gan tur tā? Jā. Jūs taču varētu, mēs esam brālēni. Jā, Tom, jā, mēs varētu, bet, man ir tāda tā kā, tāds tā kā princips, labi, es neteikšu princips, es teikšu, piemēram, tāds tā kā likums. Tas nav gluži arī likums, nav tā, ka tu vai man ir jāievēro tas vispār šausmīgais likums, nē. Man ir tāda tā kā drīzāk filozofija, ka es nekad nedodu nevienam savu mājas numuru. Tas tiešām, tu neuztveriet to lūdzu personīgi, es nedodu savu mājas numuru, arī Džilindžeram, es nedodu savu mājas numuru. Viņš man teica, Rasel, iedodiet man lūdzu savu mājas numuru, es teicu, piedod, nē. Tā kā jūs šobrīd ar esat vienādās pozīcijās. Es ceru, ka jūs tas pārāk ne. Nē, ja tas dara Džilindžeram, tas dara arī man. Tas ir jums, man nestrādā. Šitas jāpacēs. Jā? Здравствуй! Кирилл, это ты? Здравствуй, как тебе, пацан? А ты где сейчас? В Москве? В Питере, да? Классно. Слушай, что насчет нашего спектакля, нашего фильма, Да, тогда будем послать в Каннах, да? Они принимали? Да? Вот как. Даже на конкурсной программе? Ничего себе. А насчет спектакля как? Тогда в Эдинбург. Эдинбург, да? Фриндж, да. Классно, слушай, точно, я здесь... Ничего там, сижу, там, чай попью, так, ничего. Что ты?
Сволочь, слушай, ну что ты? Прекрати, ну да, болван, ну, слушай, точно. Да, ну конечно, давай. Он целует, дружок. Да, пока. Es atvainojos, ka es nenoklausījos, bet tas bija Kirills, tas bija režisors Kirills, tas Serebrennikovs Kirills, nopietni? Jā. Tas, kuram Rīgā bija nesen mirušās dvēseles. Jā. Mēs ar viņu veci čauni. Nopietni, jūs viņu tā kā pazīstat? Nu jā, mēs vienkārši Maskavā iepazināmies, tad viņš man uzlūdz vasarnīcu un gājām sēņot kopā. Izklaidējāmies. Forši, tiešām, mēs arī tagad, nu jā, uztaisījām izrādi, arī filmu. Ar Kirillu Serebrenniku? Jā. Filmu pieņēma Kānās, bet nu tas... Izrādi mēs Edinburgā rādīsim. Jā. Es tā padomāju, ka dažreiz, īpaši pirms kaut kādiem ceļojumiem, ir ļoti forši pārkāpt kādu jau tā kā iestrādātu principu. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt tagad, jo mēs gal galā esam brālēni un tur tomēr ir kaut kāds savs foršums tajā visā, ja es tiešām jums par prieku tiešām savu to principu, nu, tā kā, jā, un iedot jums to savu mājas numuru, ko es parasti nemēdzu darīt, es varētu tad šoreiz varbūt. Nu, ko tu tur nevajag jau pūlēties tā? Jā, man jāiet arī te. To? Jā. Tas būtu tā baigi nevajag, ja jūs jums tomēr iedot savu numuru. Jā, es atvainojos. Labi, Varbūt jūs varat samaksāšu par to. samaksāt. Jā.